Rūciens! Tiešraidē no galvaspilsētas sirds pāri visai pasaulē. Radio 101. Vess Motors, Toyota un Ostas.lv piedāvā 101. Rūts. 101. rūciena jaungada izlaidums. Labdien! Kāpēc mēs pie tā mikrofona? Es varu būt arī pie tā mikrofona, redz, šodien man ir tāda izdevība būt pie jebkura mikrofona, jo seniors ir izdomājis, ka arī ar slēpēm var parūkt, un tā diezgan tālu. Uz kuriem šis aizrodas? Tu zini, man tev godīgi jāatzīstās, tādā putenī bijām, ka īsti pat neatceros, uz kuriem teica, ka aizbrauc, bet teica, ka uz kalniem. Tā kā, es pieļauju, ka Latvija, lai arī pati domā, ka mums te ir kalni, es domāju, ka viņš tiešām ir ārpus republikas robežas, lai viņam labi slīd, nevis rūc, un gaidām viņu ar nepacietību atpakaļ. Tā kā tā, šodien solo rūciens, juniors ir studijā, visiem laimīgi jauno gadu, gan tiem, kas jau ir atguvušies no svētku brīvdienām, gan tiem, kas vēl īsti nav. Es pats personīgi esmu šeit, un tiešām gods, prieks un laime šeit būt ar jums kopā. Par ko šodien rūciens? Rūciens mazāk par to, kas ir noticis, jo nekas tā īsti lāga daudz nav noticis par šīm 2 nedēļām, izņemot Ziemassvētkus un jauno gadu. Sagaidīšanu, pareizāk sakot, tāda 2013. gada iestāšanos, bet par ko mēs rūksim šodien raidījumā. Anti Jansson no Vess Motors Toyota jau, kā teikt, ir starta gatavībā. Parunāsim par to, kā tad Toyotai un Vess Motors Toyotai ir gājis pagājušajā gadu un kāda plāna šogad. Un tāpat Mudrs Kalnciems, Latvijas ūdens motosporta federācijas prezidents šodien pie mums studijā uz sarunu. Diezgan zīmīgi, es teiktu, tas jaunais gads ir tas laiks, kad tie prezidenti lien ārā un sāka savas runas. Tāda tradīcija. Attiecīgi pajautāsim tad visu, kas vien uz sirds sakrājies pa gadu. Bet par pašās beigās parunāsim par to, kas tad gaidāms. Beidzot, mēs, starp citu, Egon, varam parunāt par sacensībām, kas ir gaidāms. Jo viņas beidzot sāk notikt, viņas beidzot sāk rūkt. Pagājā, kā tad ir rūciens? Tas pirmais īstais. Īstenībā jau šajā nedēļas nogalē Smiltenē jau ies vaļā. Visi tie, kas ir ar savām omas vai opju mašīnām, tur, vai, nezinu, mammai pajautāt vāģi, pilnīgi mierīgi varēs doties uz Smilteni, tur ies vaļā mači ar standarta autiņiem. Tā kā baigi labi. Šeit nav Cinter Volga, bet tas ir, tāda vietējie mači. Jā, bet no tādiem jau dzimst čempioni. Loģiski. Tieši tā. Un, protams, būs arī konkurss, starp citu, jauno gadu iesākt. Ar tik skaistu lietu, un konkursu balvums piedāvā Vess Motors Toyota 30 latu vērtībā dāvana karte, bet tāpēc būs uzmanīgi jāsako līdz manai sarunai ar Antu Janssonu. Labvakar, Anta. Labvakar. Labvakar. Čau. Sākam ar jaunā gada novēlējumu. Ātram pa jaunai Toyotai. Paldies! Pareizi, Egon, paldies! Tā, ko vispirms vēlos noteikt Vess Motors vārdā sveikt visus Radio 101 klausītājus. Īpaši noteikti sveiciens visiem Toyota un Lexus īpašniekiem. Tā arī liels paldies visiem mūsu klientiem, kas ir mums bijuši kopā 2012. gadā. Bet visiem autobraucējiem noteikti novēlam, lai jūsu auto labi rūc arī 2013. gadā. Jā, par tradīcijām runājot. Kādas tad ir tās tradīcijas, ko tad 2012. gada Vess Motors paņems līdz to 13. gadu, uz to jauno? Jebkām, ko mēs darām, ir tikai viens mērķis, lai mūsu klienti būtu pilnībā apmierināti, gan iegādājoties jaunu auto, gan apmeklējot servisu. Tādēļ katrs jauns gads mums ir kā atskaites punkts, kad mēs izvērtējam, kā vēl mēs varam uzlabot mūsu apkalpošanu, kā paplašināt pakalpojumu klāstu un kā klientiem sniegt vairāk, kā viņi sagaida. Līdz ar to arī galvenā vadlīnija, kas mums turpinās arī šogad, ir izcila klienta apkalpošana. Bet, ja runājam vairāk par tādiem kā pasākumiem, ko tad mēs šogad tā īsti darīsim, tad būs mums 2 galvenie pasākumi. Viens pasākums būs tradicionāli Land Cruiser īpašniekiem, kas šogad norisināsies pavasarī, un otrs mūsu gada lielākais pasākums ir Zaļā Toyotas ģimenes diena, kas varbūt jau atceraties, notiek katru gadu. Jā, novembrī. Un, protams, būs arī jauno modeļu prezentācijas, un tā arī turpināsim būt zaļākais autodīlers Latvijā. Tas tiešām tās ir labas ziņas. Jā. Ieviešot jaunus standartus mūsu darbā, lai mēs samazinātu savu ietekmi uz vidi. Jā, bet runājot par jauniem pakalpojumiem, par šo gadu, par 13. gadu un jauniem pakalpojumiem, kas ir tas, ko varbūt jūs esat plānojuši ieviest tādu pavisam no jauna? Šobrīd noteikti vēlētos jums pastāstīt par mūsu, tā teikt, pirmā pusgada lielāko jaunumu. Tā ir Vessa auto noma. Tā ir ilgtermiņa noma, ko mēs plānojam uzsākt februāra mēnesī. Šis ir pakalpojums, kas ir tieši radīts uzņēmumiem, lai autoparku uzturēšanu padarītu pavisam vienkāršu un efektīvu.
Ļoti labi. Vesa autonomu, tas tev ir taisnība, es neesmu dzirdējis tādu salikumu. Kas tad īsti ir Vesa autonoma un ko viņi no sevis izsaka? Kas ir tā darbība, ko jūs veiksiet? Tā vienvārdu sakot ir alternatīva izvēle auto iegādai. Ja uzņēmums nevēlas savā īpašumā iegādāties automobili, tad ideāla alternatīva ir to iznomāt ilgtermiņā ar pilnu servisu, tā atbrīvot sevi no papildus rūpēm par auto uzturēšanu. Turklāt Vesa autonoma apvieno visus Vesa grupas uzņēmumus, līdz ar to klients var izvēlēties sev vai nu Toyota, Lexus vai BMW autoparku, maksājot par to konstantu mēneša nomas maksu, kurā iekļauts viss, gan finansēšana, tehniskās apkops, riepmaiņa, apdrošināšana, nomas un finansējuma administrācija un tā tālāk. Kādas tad ir tās galvenās priekšrocības tiem uzņēmumiem, kādēļ viņiem izvēlēties, teiksim, tieši Vesa ilgtermiņa nomas pakalpojumus? Galvenais iemesls noteikti būtu izdevīgums, jo visu pirkšanas un uzturēšanas procesu nodrošinās dīleris bez starpniekiem. Jo, kā jau teicu, Vesa autonoma apvieno visu labāko, ko mēs kā viens no lielākajiem autonozares uzņēmumiem Latvijā, Vesa autogrupa, varam sniegt pārstāvot Toyota, Lexus un BMW zīmolus. Ko skaidrs par to pakalpojumu, ir skaidrs. Tad visi uzņēmumi īpašnieki, pat ne tikai īpašnieki, arī darbinieki, ieklausieties, ir jauns spēlētājs šajā te lietā, Vesa Motors Toyota, ne tikai Toyota, tātad arī dzirdējām Lexus un BMW, ir iespēja braukt ar jaunām svaigām mašīnām un gal galā iegūt ļoti daudz bonus. Kādi ir jaunumi gaidāmi Toyota modeļu klāstā? Man šķiet, tā ir tā lieta, no ko visi visvairāk gaida. Šis tiešām būs jauna modeļa bagāts gads. Šogad jaunas paaudzes atjauninājums piedzīvos vairāki Toyota populārākie modeļi, tādi kā Auris, Verso, RAV4 un Corolla. Savukārt šo modeļu esošajām paaudzēm modeļi ir iegādājumi ar grandiozām atlaidēm. Tas nozīmē, ka automobiļu skaits noliktavā rūk. Tā kā, ja domājat par jaunu auto iegādi, tad aicinām pasteikties. Tāda kā īspārdošana varētu pateikt, vai ne, savā ziņā. Ļoti jauki, jo redz, tā jau sanāk parasti, kāds cits iepriekšējo modeli nopērkot īstenībā tiek pie jauna automobīļu, savā ziņā, un savukārt kādam citam atbrīvojas vietu noliktavā vēl jaunākam automobilim, tā ka šis cikls nekad nebeidz. Ja runājam par jaunajiem modeļiem, iepriekš tu teici, ka janvārī Vesa Motors Toyota nonāks jaunās paaudzes Auris, vai ir zināms, kas ar to mašīnu tā kā ir precīzāk? Jau ir atnākusi vai būs tikai vēl? Ko šajā jautājumā pie mums notika mūsu mazais Ziemassvētku brīnums, kurš mums tās pārsteidz negaidīti, jo jaunais Auris pie mums autocentros ieradās jau Ziemassvētkos, īsi pirms Ziemassvētkiem, tā kā jaunais Auris jau ir klāt abos Vesa Motors autocentros. Rekā, jau tad faktiski vecīts bija pāri saviem uzdevumiem, jau pacienties daudz ātrāk nekā plānots. Tā ir laba dāvana, es uzskatu, gan jums, gan mums, bet kādi tad ir tie pirmie iespaidi? Saki tad uzreiz, gan jau, ka visi uzreiz bijāt riņķī un brīnījāties tā kā par maz bērnu par brīnumsvecītai brīnās. Tieši tā arī pie mums notiek. Auris dzīve izskatās vēl labāk kā bildēs, tiešām. Tādēļ noteikti ir jāatbrauc pie mums cievos tuvākajā Vesa Motors autocentrā, lai to apskatītu paši savām acīm un, protams, arī izmēģināt testa braucienā. Vairāk gan nestāstīšu, atgādināšu tikai to, ka jaunais Auris, vienīgais tirgu šāda veida automobilis, ir piedāvājums ar 3 dzinēju veidiem. Tas ir benzīns, dīzels un hibrīddzinējs. Un ar bagātīgu aprīkojumu jau standarta komplektācijā. Un tā kā mēs esam atvērti 7 dienas nedēļā, tad aicināt pie mums arī ciemos brīvdienās. Ja? Tā kā vairāk informācijas tad meklēt mūsu mājaslapā, bet, protams, vislabāk ir pašiem atbraukt ciemos. Bet, protams, tas taču nav tas pats, kas paskatīties uz jaunu mašīnu bildītājs. Te jau pati teica, bildēs viņi jau izskatījās labi, bet tad, kad tu ieraugi viņu turpat autosalonā, vai tad, kad tu ar viņu var izbraukt uz ielas un pamanīt to, kā braucot pa Brīvības ielu, piemēram, es nezinu, jūs tik tālu ļaujat cilvēkiem vispār braukt no autocentra projām? Protams, jo pa Ulmaņu gatu braucot, tur kā īsti daudz tie skatītāji nav, bet gribās jau paskatīties, kāda tā reakcija uz to mašīnu garām braucot, vai ne? Saki, man ļoti interesē arī tā servisa lieta, jo pēdējā laikā, patiesībā pēdējo faktiski 2 gadu laikā esmu jūtis to, ka jūs ļoti uzlabojat savus servisa pakalpojumus un šī īpaša sevišķā attieksme un viss šīs lietas, tad tas bija tā kā autospā man šķiet, vai ne? Kādi jaunumi Vesa Motors servisa sakarā varbūt 2013. gadā? Varbūt pastāstīšu par
šī brīža akcijām. Nu, visiem Toyota īpašniekiem noderēs mūsu eļas maiņas akcija. Tā kā šobrīd eļas maiņa visiem viegliem Toyota automobiļiem ar dzinēju tilpumu līdz 2 litriem maksā tikai 29,90. Tiek izmantots visas oriģinālās Toyota rezervas daļas un, protams, vislabākie servisu pakalpojumi. Tad vēl noteikti dar izmantot akciju, kuras ietveros ir 25% atlaide Toyota oriģinālajām bremžu uzlikām un diskiem. Savukārt, ikvienam auto īpašniekam iesakām aizsargāt savu auto virsbūvi no sāls ietekmes. Šobrīd ir ļoti agresīva vide braucot ziemā, jo sāls noteikti kaitē jūsu auto virsbūvei, parādās rūsa un korozija. Tādēļ mēs pie mums piedāvājam auto virsbūvi pārklāt ar nano pārklājumu. Ir dažādi varianti atkarībā no vēlamā rezultāta, bet cenas vērstās aptuveni no 80 līdz 150 latiem. Nu, redz kā. Tad jau faktiski pulku lietu, ko atcerēties. Ja visu nevaram atcerēties, tā adrese ir www.ves.lv. Pilnīgi precīzi. Tieši tā, bet, nu, mīļie, ir pienācis tas brīdis, kad es pat teiktu tādu novēlojusies Ziemassvētku dāvanu, bet, nu, ne tāpēc varbūt sliktāk, tieši otrādāk. Tagad, kad visi dāvanas jau sen ir izpakotas un dažas pat jau ir noliktas plauktā un aizmirstas, nu, nav noslēpums tā gadās, tad Vesmotors tev dāvinās 30 lātu dāvanu karti, bet tev ir jāatbild pareizi uz jautājumu, un par cik sakarā ar to, ka mēs runājam patiesībā par jauno Auris, tad jautājums būs arī tieši par to. Tad jautājums ir, jums ir jāpasaka viena lieta, ar ko jaunais Auris atšķiras no sava priekšgājēja. Un man ir 4 atbilžu varianti. Tagad klausamies. Pirmais. Tas līdzīgi kā hameleons maina krāsu. Tas ir īstais. Jā. Labi, variants numur 2. Jā. Jaunais Auris aizved jūs mājās pats pa iepriekš iestatīt maršrutu. Tas arī ir. Arī ir redzēts, jā. Tas 3. variants. Tas novietojas tā vietā pats. Jā. Un 4. variants. Visi iepriekš pieminētais. Un? Nu, vai arī jaunais Auris ne ar ko īpaši neatšķiras no iepriekšējā Auris. Bet arī nē, tādas lietas arī var pastāstīt. Bet, nu, variants ir. Tie 4 varianti. Tātad 4 varianti. Tad viens variants. Viņš ir līdzīgi kā hameleons maina krāsu, vai jaunais Auris aizved jūs mājās pats pa iepriekš iestatītu maršrutu, vai viņš novietojas pats stāvvietā, vai arī viņš ne ar ko īpaši neatšķiras no iepriekšējā Auris. Tālāk studijā 6722 Halo, sveiki, 101, lūdzu. Labvakar. Laimīgu jauno gadu. Laimīgu. Kādam vēl diena? Kam ir diena vēl? Kas mums ir piezinījis? Sandra, čau, Sandra. Nu, līdz panorāmā ir dienas, starp citu. Jā, starp citu. Kā sagaidi jauno gadu? Nē, paldies, ļoti labi. Jā, kaut kādās tikai 3-4 aizgāju gulēt, tā kā... Tad jau labi, ka vispār aizgāja gulēt. Nu ko, forši būtu sākt to jauno 2013. gadu ar vienu foršu dāvanu kartu no Vesmotors Toyota. Piekrīt. Jā. Jā, bet vai tu zini, ar ko tad šis te jaunais Toyota Auris atšķiras no iepriekšējā modeļa? Es kā nezinu, bet es mēģināšu minēt. No. Es kā man sākumā teikt, ka visi varianti der, bet tad es tomēr izdomāju, ka tā nevar būt. No. Un tad es tomēr izdomāju par to, ka varbūt varētu būt tas iestatītais maršruts. Tad otrais variants, ka tas Auris aizved jūs mājās pa to maršrutu, ko jūs esat iestatījis, kur viņam jābrauc. Jā. Tāds variants varētu būt. Jā. Zini kā? Tur tādas lietas patiesībā jau eksistē. Nu, gan drīz vēl pie tā tiek strādāts. Un gan jau drīz arī Aurisam tāda lieta būs, bet diemžēl tā nav pareizā atbilde. Ko mums ir palikuši 3 varianti? Tātad hameleons, Auris maina krāsu, jaunais Auris novietojas tā vietā pats, vai arī viņš ne ar ko īpaši vienkārši neatšķirs no iepriekšējā Aura. 6722 Nu, te loģiski izspriežot diezgan skaidrs, ka 4. variants nevarētu būt, jo tad tu ar to nelepotos, vai ne, un nelikt iekšā konkursa jautājumu. Nu jā, bet arī kā variants. Labi, kā variants der? Halo, sveiki, 101, lūdzu. Labs vakars. Laimīgu jauno. Laimīgi jums arī. Nu ko, laimīgi jauno gadu arī tev, kas mums ir sazvanījis? Sazvanījis ir Jānis. Sveiks, Jānis. Jā, domāju, Valns, vai es arī 13. gadā esmu Jānis vai nē? Ko, Jāni, priekš tev dzirdēt Rūts ēterā. Kā tev labi Rūts šajā jaunajā gadā? Tu zini, kad šobrīd Rūts ir diezgan augsts apgriezieni un Rūts. Ir, jā. Ir. Bet kā, tieši vāģim ir augsts apgriezieni? Augsts apgriezieni ir kuģim. Kuģim? Super. Cik ir augsts apgriezieni kuģim? Mašīnai, piemēram, 5000. Nu, šeit ir mazliet savādāk apgriezieni. Te ir 185.
185. Jā, Caterpillar dzinēja. Ak, šitā. Uz kurien tad tu kuģot? Uz kurien tu kuģot, tieši tā? Patās pa Daugavu, patās. Rekā, un tu mūs bieži klausies tad, kad tu uz ūdens? Tu zini, kad es klausos jūs katru dienu jau, principā, no pirmās dienas. Paldies, Jāni, noņem Paldies, cepoju. Jāni, tieši tā. Nu, ko, bet, Kapteiņu uzsitiens pa plecu. Ja tu gribi nokāpt no kuģa un doties pēc savas dāvana kārtas no Toyotas, Vesmotor Toyotas autocentra, tev ir jāatbild pareizi uz šo jautājumu. Kādi bija tie varianti? Tad varianti bija tādi, ar ko tad šis te auris atšķirās. Viņš līdzīgi kā hameleons maina krāsu, tāda opcija ir, vai autiņš novietojas pats stāvvietā, vai arī viņš ne ar ko īpaši vienkārši neatšķirās. Jā, es domāju, ka varbūt pats tā stāvvietā novietoties, ja tas ir pārāk liels Ziemassvētku brīnums. Nu, kā tu pats domā? Es domāju, ka viss ir iespējams. Nu, tev ir pilnīgi taisnība, viss ir iespējams, Jāni! Apsveicam tevi! Tieši tā, redzi, tu ne tikai no kuģiem kaut ko saproti, bet arī diezgan daudz saproti no mašīnām. Nu, redzi, šajā gadījumā tev ir absolūti taisnība. Ir iespējams iegādāties auri, kuram ir papildus opcija, kad tas autostāvvietā novietojas pats. Un, protams, ar tevi iekšā mašīnā, būtu diezgan muļķīgi, ja tu vienkārši atstātu šo automobili un tad, kad parādās brīvu vietu, viņš aizbrauc kaut kur nopirkoties. Un Rego jautājums, atbildi jau zinām, kāpēc auris ir labāks par kuģi? Redzi, jā, tavā īpašumā ir dāvana kārta no Vesmotors Toyota 30 latu vērtībā, un vēl vienreiz laimīgi jauno gadu ar šādu dāvanu tev paliec aizkadrā un sarunāsim, kā tiks pie balvas. Kā, lūdzu? Es saku, paliec aizkadrā, sarunāsim, kā tiks pie balvas. Labi, jā, lai labi pēlt. Jā, paldies. Tā. Ko, Anta? Tāds mums jautrs jaunā gada konkurss. Prieks par to. Paldies tev par jauno informāciju. Un tiekamies drīzumā ar vēl daudzām jaunām lietām no Toyotas. Tieši tā, paldies jums. Okay. Čau, atā. Uzdancojam. Ar tevi vien. Radio 101. Reiz dzīvoja 3 ļaundari – Čakaris, Besis un Kreņķis. Viņi rija visu labo cilvēku laiku un priecājās redzot, kā ļaudis čakarējās, mēģinot apdrošināt savus auto. Taču 3 kaitniekus pamanīja Otstas.lv. Komanda ar ērtiem un labiem risinājumiem auto apdrošināšanā. Tagad cilvēkiem klājas daudz labāk, jo apdrošināt savu auto Otstas.lv ir ātrāk, ērtāk un mierīgāk. Ienāc www.otstas.lv un dzīvo zaļi. Radio 101. Vesmotors Toyota un Otstas.lv piedāvā 101. Rūts. Skaidrs, ka rūts. Tad, kad ieslēdz mikrofonu, tad rūts. Jā, rekā, tā sakritība, es domāju, Egon, ka mūs klausās arī uz ūdens. Un mēs pirmajā rūcienā 2013. gadā rūksim arī par ūdens motosportu. Tagad tālāk reizē. Jā, un redzi, daudz varbūt runā, ko tur par laivām runāt. Vispār ziemā redzi ir pa ko runāt par laivām ziemā. Ceļš jau ir šitāda ziema. Tāpēc mūsu leiteņiem arī ir tas teiciens par laivām un ragutiņām. Par ragutiņām. Nē, drīzāk tas gan ir par ragavām un ratiem, bet var arī par ragavām un laivām pielāgot to teicienu. Ko, tā ir sanāca, ka ūdens motosports pie mums ciemos jaunajā 2013. gada pašā sākumā, un kas labs bijis pagājušā gada sezonā un kādu plānu 2013. gadam? Jautāsim Latvijas ūdens motosporta federācijas prezidentam Modrim Kalnciemam. Labvakar, Modri! Labs vakars visiem! Ko, Modri, kā ir iesācies šis gads tev un tavai, es teiktu, lielajai saimē? Vai tev tik atbildīgam cilvēkam ir arī bijis laiks attelpai un izbaudīt šo te svētku, tā teikt, noskaņu un garšu? Sanāca, un lai gan sagaidīja ar sniegu plus stapu sniegu, tad, kā mēs redzam šodien, tad Džeki vinnēja dāvana kārtas uz ūdens. Viss rulē patiesībā. Fantastiski. Es jau teicu, ka tas ir diezgan likumsakrīgi. Es domāju, ka arī tu sasmaidījies tieši tajā brīdī. Tas bija tāds pārsteigums patiešām. Jānis pateica, ka viņš šobrīd peld ar kuģi un rūc un zvana mums. Tas ļoti skaisti. Modri, uzreiz pie lietas parunāsim par to, kā jums ir gājis. Kas tad ir tas varbūt būtiskākais, ko 2012. gada ūdens motosporta sezonā, kādas sacensības varbūt notikumi, tā teikt, ir ierakstīti šī sporta varbūt veida vēstures grāmatā? Jāsaka, ka 2012. bija atkal kārtīgi labs gads mums, un mums atkal ir jauni čempioni, vicečempioni un tā tālāk. Un ir tādi arī sen gaidīti notikumi bijuši. Varbūt tieši par tiem notikumiem mazliet vairāk pastāst, kas ir tie notikumi. Par tiem čempioniem mēs vēl pēc īsa brīža, bet par tiem notikumiem tieši.
Nu, teiksim, viens no lielākajiem pasākumiem pagājušajā gadā Rīgā bija pasaules čempionāts ribu klases laivām. Un prieks, ka mūsēji atkal ir nospicējuši. Šogad tikai nezinu, kāpēc prezidentam netika iespēja pavizināties. Būs jāizraksta. Un, protams, atkal ir prieks par mūsu jauniem puikiem, kuri katru gadu aug ar vien lielāku un lielāku, un līdz ar to sasniedz arī labāks rezultāts augstākās klasēs. Bet tad no tā es saprotu, ka viena lieta ir vadīt visu to saimi, bet otra lieta ir, ka pašam jau tie nāk arī niezi pabraukt. Nu, niezi jau visu laiku, bet nu ko darīt? Kādam arī galdu otrā pusē jāsēž. Ir jāsēž, bet nu brīvajā laikā jau gan jau, ka uz ūdens uzbrauc un ar kaut ko jau ierūc. Nu, ļoti ceru, ka 2013. būs ar šīm te labākām pārmaiņām, lai pašam vairāk sanāk. Nu, redz, mēs arī uz to ļoti ceram. Pat jau pieminējām un īstenībā vairāk kārt jau esam runājuši, ka tā ūdens motosportā Latvijā gan īsti kā jau pieredze, ka mums ir pašiem savu pasaules čempioni un Eiropas čempioni. Vai varbūt runājot par jauno gadu, vai šo čempionu skaits tavuprāt varētu tā kā palielināties šogad? Šogad rīkosim pasaules čempionātu posmu Formulā 4 Alūksnē, un vēl būs 2 klasēm laikam Eiropas čempionātu klāt, tā kā ļoti ceru uz Alūksnes atbalstu, jo alūksnieši vienmēr ir bijuši klāt ļoti daudz titulu izcīnīšanā. Bet, kas man pašam ir ļoti liels gandarījums, un, lai gan, kā tu jau pieminēji, kā lutinām ar panākumiem, bet es nekad nebiju domājis, ka mēs esam tik stipri lutinājuši gan sevi, gan mūsu līdzjutējus, un mums bija nesen čempionu balva, un gatavojos tai, un saskaitīju tik daudz titulu ieguvējus, ka mūsu iekšējā konkursā mēs ilgi atminējām, un ja man būtu līdz kā dāvanīt, mēs varētu to uzrīkot tagad, bet pastāstīšu, ka patiešām neticams cipars, ka mums ir sākot no 2001. gada 25 pasaules čempionu titulu un 15 Eiropas čempionu titulu. Un pie tā vēl visi 99 piedestāli. Es, godīgi sakot, pats biju stipri pārsteigts. Bet, liels paldies džekiem, ka viņi to ir izdarījuši, un, malači. Redz, Mundra, savā ziņā jau man bija taisnība, jo tad, kad es teicu, ka tas ir kaut kādā mērā pierasts, tā ir tieši tā lieta, ka pat tu biji pārsteigts saliekot šos ciparus kopā. Tas nozīmē to, ka no gadu uz gadu šajā te darbā, reizēm smagajā darbā, reizēm varbūt plūcot šos te laurus un priecājoties kopā ar šiem sportistiem un organizatoriem, kaut kur piemirstās, ka tas patiesībā ļoti liels notikums tādā mērogā, ka viņš nav noticis vienreiz, viņš notiek regulāri, un tas vien padara mūs, es uzskatu, par tādu ūdens motosportu lielvalsti. Tieši par to lielvalsti runājot savā ziņā, kā uz šiem te panākumiem, varbūt uz mūsu sportistiem vai organizatoriem skatās, teiksim, ārvalstu sportistu un organizatori? Latvija šajā gadījumā varbūt nav tā lielākā valsts, bet tajā pašā laikā tas īpatsvars šiem te ūdens motosportistiem, talantīgiem, jaunajiem un jau panākumiem bagātiem ūdens motosportistiem. Cipars ir diezgan liels, un kā uz to skatās pārējie? Ar izbrīnu vai ar apbrīnu drīzāk tā? Pieļauju gan tā, bet tas katrā ziņā nav noticis no ziliem brīnumiem vai kaut kurienes nolaidies, jo patiesībā ir tā, ka 97. gadā, tālajā 97. gadā, mēs pieņēmām federācijā tādu lēmumu, kurš vēl tagad stāv priekšā ļoti lielām valstīm kā Krievija, Ukraina, Baltkrievi, austrumu valstīm. Jo mēs jau tad nolēmām, ka mēs ejam starptautisko noteikumu atbilstošām laivu klasēm. Un tas bija ļoti smags lēmums, jo, protams, ka tiem dzinēji, viņi bija un vēl joprojām ir tik dārgi, ka mēs nevaram īsti viņus atļauties. Ja? Bet tāda bija mūsu izvēlētā politika, jo vai mums vajag 50 vai 200 Latvijas čempionus, labāk redzēt, kā nemaz jau tik maz arī nesanāk to pasaules un Eiropas. Ja? Bet tas bija smags un nepopulārs vadības lēmums, bet viņš nes augļus, jo no tā laika mums ir ļoti daudz, vislielākais īpatsvars ir tieši jauniešiem, jo tur arī vislielākās investīcijas savu laiku bija, un pēc tam jau atkal puiši, kur ir izauguši arī šogad, viens no jauniešu čempioniem 2004. vai 5. gadā Artūrs Brolīts no Liepājas UPB Energy komandas šogad kļuva par Eiropas čempionu S550 klasē. Un mums ir vairāk tādi zēni, gan
gan Mārtiņš Moros, gan vēl Pēters Tučko. Maks vēl nav trāpījis uz tajā augšējā, ja, bet, skatoties jau, kā viņš šogad vēlā rudenī iemēģināja jauno F4 lēvu, tad es domāju, ka arī tas puisis gan jau kādreiz kaut kur izbrauks. Tas labi. Redz, tu pats pieminēji jauno paudzi, tieši par to varbūt ir jautājums. Lai arī, it kā ir vēl uzskatām, ka tā ir tā jaunā paudze, piemēram, tas pats pieminētais Mārtiņš Moros un Maksimēls Tučko, man gan ir tāds sajūta, ka viņi, ir arī vienlaicīgi arī tādi kā vecmeistari, vismaz panākumu ziņā, ja mēs tā uz to varam skatīties. Un vai nāk vēl tā jaunā paudze klāt, un tu pats pieminēji šīs investīcijas savu laiku atpakaļ, kad tajos jaunojos tika ielikts, un tagad tam ir augļi. Kā ar to tiek strādāts tagad, un vai katru gadu tiek tiešām nopietni darīts, lai... Es nerunāju šajā gadījumā varbūt par to pārmantotību, kas, ļoti daudzos sporta veidos ir ļoti normāla parādība. Bet tieši, uzrunāt to cilvēku un pateikt, ka, redz, ir iespēja nodarboties ar šādu lietu. Laikam jau šo sacensību organizēšana arī ir šīs te galvenais mērķis Latvijā, kamdēļ mēs to daram, kamdēļ arī savu laiku formulu rīkojām, jo nebija jau tikai tāpēc, ka mūsu sportistiem vajag patīk Latvijā braukt. Ja? Un atkal jāsaka godīgi, ka šīs sacensības vienmēr ir, diemžēl, nav bijušas veiksmīgi finansiāli, ja, no organizatoru puses. Ja? Un, protams, ka tā bija apzināta investīcija, apzināta arī zaudējumu sākumā, bet ļoti ceru, ka pamatojot uz to, ka ir tik daudz labu precedentu, un viņi ir visos Latvijas reģionos, kas mums ir vēl viens liels prieks, mums ir čempioni no Liepājas un no Alūksnes, un arī pa vidu ir Rīga un Jūrmala un Jelgava un Bauska, tā kā viss ir kārtībā, tiešām sports attīstās vienmērīgi visā valstī, un es ļoti ceru, ka kādām jaunām vēsmām no šī gada arī atkal pievērsīsimies jauniešiem. Es ļoti ceru, ka tā notiks. Modri, man tas mazliet atgādina varbūt to, ka es pats vēl mazs puika būdams, kas man uzrunāja tajā autosportā, protams, tas ir tas, ka tu kā mazs puisis būdams stāvi trases malā un redz, kā tie lielie onkuļi brauc ātri un, ja tev tā lieta paķer, tad automātiski tajā brīdī tu saproti, ka es arī kādu dienu tā gribēšu un pilnīgi piekrīt tam, ka ir jārīko šādas liela mēroga sacensības, ir jāved pasaules čempionāts uz Latviju, lai tad varbūt tie mazie puikas arī redz to, ka arī šis ir interesanti un ļoti interesanti aizraujoši un uz ūdens tik ātri braukt. Tas ir, man personīgi nav bijusi iespēja tik ātri braukt uz ūdens, tādēļ man tas vienmēr ir licies tā, es tā distancētam pieeja, bet kādreiz gribētu tiešām. Es ceru, to man kādreiz varbūt izvizinās. Bet, lai šiem maziem puikām varbūt ir sajūta, ka, tas būtu tieši tāpat, kā aizvest viņu uz pirmo formulu, kur brauc, ar 4 riteņiem un ļoti ātru formulu patrās. Ja? Tas tieši tāpat viņš sēdētu un domā, kādreiz es gribētu būt pirmās formulas pilots. Bet, par trasēm runājot, redz atkal jautājums, trase. Es nezinu, kāpēc man ļoti vienmēr licies, tā diezgan smieklīgi nosaukt to par trasi, jo galā tā ir upe vai ezers. Un te jautājums, vai šādu te ūdens motosportu sacensību, ja maču var uzorganizēt, jebkur, principā galvenais, ka tikai ūdens. Vai tomēr ir kaut kādi nosacījumi no tehniskā viedokļa vai no drošības, varbūt no skatītāja viedokļa? Protams, ka pa trasēm ir ļoti dažādi un diezgan lieli ierobežojumi. Un, kas man jāsaka, ka Rīgas trase ir patiešām var apgalvot kā sportists, ka viena no grūtāk izbraucamajām trasēm un tajā pašā laikā ļoti skaista trase, jo mums Rīgā patiešām tāds kārtīgs ūdens stadions. Un te gan man jāiemet maziņu akmentiņu Rīgas pilsētas virzienā, ka pēdējos 2-3 gadus viņi tur galīgi neņem dalību, un man liekas, tas ir pilnīgi nepareizi, un es gribētu aicināt varbūt tos cilvēkus, kas komentēja Delfos 2000. 2001. gadā, un kur vēl 2002. gadā, ka mums patiešām Rīgas neiedeva naudu, nenotika, teiksim, 3. līgumā paredzētais F1 pasaules čempionāta posms, ja? Kādi tad bija komentāri atbalstam pa sportu, un kādi viņi palikuši, teiksim, pēc 10 gadiem. Un tas gan ir žēl, un varbūt tas ar viens no maniem novēlējumiem būtu, ka nevajag mums būt tik latviskiem, paliksim atvērtāk pasaulē un tērēsim labāk naudu, ko mēs paši esam, jo arī, ja mēs atceramies 2000. 2001. gadu, kad tur 50-70 tūkstoši cilvēki bija apkārt trasē, kur jūs esat? Kāpēc jūs tagad nebļaujat, kad nenotiek foršas gonkas? Tā kā es aicinu būt atvērtākiem, labākiem, priecīgākiem un kopā svinēt sporta svētkus. Vienalga, kas tur notika, bet ka tāda akvatorija stāv tukšs, man žēl. Zini, Modri, un es varu tikai piebilst vienu lietu, ka es ceru, ka arī tās atbildīgās ausis mūs
sadzērs, varbūt vismaz pastarpināt, jo es to redzu kā tādu kolosālu iespēju gal galā starptautiskā līmenī noreklamēt Rīgu, un es domāju, ka atbildīgie dienesti viņiem ir par ko padomāt, jo... Es ļoti ceru, jo mēs patiešām diezgan apzināti šogad sacensības Rīgā nerīkosim. Nu skaidrs, bet tieši tāpat kā to arī es ceru, ka tas mainīsies. Ar to ūdensporta attīstību varbūt gan par 2013. gadu, gan vispār varbūt globālāk. Kā starp citu īsti ir tas ūdens motosports? Viņš attīstās tikai tur, kur ir pieejams šis ūdens, vai varbūt tam nav tik liels nozīmes? Nē, nu, ūdens, protams, ir vajadzīgs un ļoti nepieciešama motosportam reizēm. Jā. Tur nedara tas stāsts, ja, kad iemācīsies spēlēt, tad mēs ielaisim protams, mūsu mentālo stāvokli, teiksim, ceļš puišiem, kur brauc top 1 klasē, F1 un klās 1, un tur varētu vēl pastrīdēties, ja. Bet tas tā, protams, ļoti labā nozīmē. Bet ir tā tendence, ceļš Rietumē Eiropā. Protams, ka vecāki vairāk nevēlās savus bērnus vest tādā sportā, un, ja atkal pavisam godīgi jāsaka, tad mums jau vecāki ar brāli arī īpaši neviens nekad neļauj nodarboties ar šo sportu veidu. Un, lai cik tas dīvaini varbūt neizklausītos, tas šogad ir 32 gadu kopš es esmu sportā, ja? Nu, tāds dramatisks cipars patiesībā. Un, protams, ka man liels prieks, ko mēs esam Latvijā izdarījuši, un līdz ar to arī pārējās Baltijas valsts ir ķēra mūsu lēnā garā, ja, kas arī liels prieks, jo mēs ļoti labi zinām, ka ļoti daudzos sporta veidos tomēr igauņi mums vienmēr soļo priekšā, bet te vēl viņiem mūs jānoķer. Un arī pa tām trasēm atgriežoties, patiešām ir ļoti skaists trases Latvijā, Alūksnes ezers un Liepājā ezerā, un arī tagad jaunā vietā Karostā, ja, ka tās ir perspektīvas vietas, kur sadarbojoties ar pilsētām veidojās patiešām labs turisms, un ļoti daudz cilvēku brauc no novadiem, skatīties no rajoniem. Tā kā turpināsim darbu, un viss būs kārtībā. Tieši varbūt no tādas tehniskākas lietas man gribētos pajautāt, kā ir ar to sezonālo lietu laivām vispār, es domāju, no ūdens motosportam kopumā, vai ir tā, ka var braukt visu caur gadu, un starp citu tieši par treniņu procesu runājot, tā ir arī viena interesanta lieta, ka, pieņemsim, nezinu, es domāju, ka, piemēram, aizbraucot uz biķernieku trasi, vai tur līst lietus, vai spīd saule, vai ir sniegs, braukt pa šo trasi vienmēr var. Kā ir ar treniņu procesu tieši ūdens motosportā? Tur jāpateicās patiešām, ka tā rietumu politika Latvijā vēl nav tik aktuāla, un mūsu ūdens tilpnes ir brīvs, jo tas ir pierādīts visur, ka ūdens motosports un motorlaivas tikai bagātina ūdeni ar skābekli, līdz ar to patiešām tur nekas nav, ņemot vērā vēl arī tagad jau diezgan daudz četrtaktdzinēju ir, un teiksim, Latvijā ar to mums problēma nav. Mums patiešām ūdens tilpnes ir pieejams, un līdz ar to klubi trenējās, un es zinu, ka ļoti daudzās pilsētās ir pat saistošajos noteikumos noteikts, ja, kur ir sacensību trases, ja, un tur katru dienu var jebkurā laikā trenēties. Un to arī puiši izmanto, jo arī tie rezultāti viņi arī tāpēc nebūtu, ja viņi to nedarītu ikdienā. Ja? Tā kā vienmēr pēc skolām vai pēc darbiem, ja, ir uz ūdens un trenējās un meklē tos kilometrus, meklē sekundes. No, nē, kā jau kurā sportā, bet tad jau gribi teikt to, ka faktiski Latvijā ir sapratuši kaut ko varbūt vēl Rietumē Eiropā īsti tikai vēl neatzīst vai nav sapratuši. Nē, paldies Dievam, tie rietumi neatnāca pie mums tik ātri. Tāda ir tā schēma. Es domāju, ka otrādā, ka mēs esam sapratuši, ka tas nekādu baigo kaitējumu nenodara, un tagad viņiem būtu tikai jāatzīstas. Nu ko, labi, tik daudz par mūsu platumgrādiem. Parunājam varbūt mazliet par plašākām lietām, par pasauli. Redzī, pasaulē, mums ir zināms, ka ir ļoti prestižas arī lielo laivu sacensības, piemēram, tās, kur brauc pa jūru vai okeānu trietā, divatā, ļoti baisā ātrumā, es uzskatu, ja? Vai kāds no Latvijas nekad nav mērķējis, teiksim, uz kaut ko tādu? Pa klās 1 pagaidām mērķus neesmu dzirdējis, bet visādas trakas lietas jau pasaulē notiek, un patiesībā esmu tagad pagājuši gadu vairāk kontaktējies ar šiem cilvēkiem, un tās summas, kā ko-driveram varbūt nebūtu nemaz tik traki, bet man kā pat
ar 32 gadu pieredzi, man īsti nav skaidrs, kā var braukt, ka viens stūrē un otrs dod gāzi. Līdz ar to mums pašiem, teiksim, varbūt cik traki mēs būtu, mums nav tāda īpaša vēlme bijusi, patiešām godīgi saku, jo ceļš pēdējo gadu laikā tur ir notikuši diezgan tādas traģiskas avārijas, jo tā masa un tas ātrums arī viņiem aug, un tur pār pa 1000 dzirdziņiem ir tur aizmugurē, un traki, jā, un reizēm glābēji nepaspēja, un viņiem tomēr tie maršruti ir gari, tā kā, teiksim tā, sarežģīta lieta, un tādēļ visu cieņu tiem, kas patiešām grib būt ātrākie un brauc ar tām trakām laivām, lai viņiem veicās un lai galvenais laba veselība. Bet es pieļauju, ka mūsu līmenim, kā mēs esam pierādījuši, F1 ir pietiekami kožams rieksts, un es ļoti ceru, ka vienu dienu mēs viņu pārkūdīsim. Redz kā. Sapcīt vēl par tām trakajām laivām paturpinot, tad kurš tad ir tas, kurš stūrē, un kurš ir tas, kurš pies gāzi, jo ir pilots un stūrmans, parasti ir tas, kurš palīdz pilotam, tā teikt, pārvietoties ātrāk, vai šajā gadījumā stūrmans spiež to gāzi? Līdz galam neesmu izrunājis. Protams, ka tas, kas stūrē, viņš nevar vairāk tur neko paspēt. Ja? Bet, tā loģiski spriežot sanāk. Bet katrā ziņā tas tomēr, cik īsti tas mirklis ir, ka tev vajadzētu piedot gāzi vai nomest gāzi kādā situācijā. Ja? Tas, laikam, arī ir tas, dēļ kādās avārijas viņiem arī notiek. Ja? Jo, tu nevar, to nevar izdarīt divi cilvēki vienlaicīgi. Jā. Klau, tad tā jau sākot mazliet ieejot finišu taisnē, kādi Latvijas ūdens motosporta federācijas prezidentam ir, teiksim tā, šī gada pirmie plāni, kādi ir varbūt tie uzliktie mērķi šogad vispār, un kas ir tas, kam tu pirmajām ķersies klāt tagad, vai varbūt šodien jau esi sācis jau, tā teikt, darīties? Man gandrīz tev būs jānošokē, un pieļauju, ka arī klausītāji, bet katrā ziņā mēs jau šo piekdienu sēžamies pie galda un sākam nopietni gatavoties šai sezonai, jo priekšdarbi visi ir paveikti. Finalizēsim kalendāru, finalizēsim, kādas sacensības mēs šogad rīkojam. Un ceru, ka piekdien jau plašākā publikai izsūtīsim, ko darīs, teiksim, prezidents. Tas ir uz karstām pēdām. Tur tev ir ļoti karsts. Tu ne tikai man noškai, es domāju, ļoti, ļoti labi zāžu klausītāji, jo, ir jau tie svētki, atzīsimies, mīļie, ir tie svētki tāds viens. Es pat uzskatu diezgan attaisnojuši un labs iemesls, kādēļ, mazliet pastiet gumiju kaut vienreiz gadā un mazliet atpūsties. Starp citu, es nezinu, vai Modri tu zini, bet es šajās brīvdienās, tā teikt, uzsaucu tostu par 2013. gada Ziemassvētku brīvdienām, jo viņas izskatās būs vēl, es teiktu, apjomīgāks nekā viņas bija tagad 2012. gadā. Bet neiztikt mums, protams, arī bez novēlējuma. Galu galā tradīcija pat valsts līmenī, kā mēs zinām, ja, un arī pie mums tas nav izņēmums. Tad klausamies Latvijas ūdens motosporta federācijas prezidentu uzrunu 2013. gadam. Kā jau minēju, es ļoti vēlētos, lai mēs, kā tauta, būtu mīļāki un patiešām tā visdziļākajā būtībā saticīgi. Un novēlu visiem uzsākt kaut ko darīt, vai arī otrādā. Varbūt kaut ko varētu no šī gada nedarīt. Visiem laimīgu jauno gadu. Paldies, Modri, atgādināšu klausītājiem skatītājiem. Studijā pie mums bija Modris Kalnciems, Latvijas ūdens motosporta federācijas prezidents. Paldies tev, Modri, lai izdevies un darba pilns gads. Liels paldies un visiem arī darba pilns rokas. Un tiekamies uz ūdens. Tiekamies. Čau. Radio 101. Reiz dzīvoja 3 ļaundari – Čakaris, Besis un Kreņķis. Viņi rīja visu labo cilvēku laiku un priecājās redzot, kā ļaudis čakarējās, mēģinot apdrošināt savus auto. Taču 3 kaitniekus pamanīja Otstas.lv. Komanda ar ērtiem un labiem risinājumiem auto apdrošināšanā. Tagad cilvēkiem klājas daudz labāk, jo apdrošināt savu auto Otstas.lv ir ātrāk, ērtāk un mierīgāk. Ienāc www.otstas.lv un dzīvo zaļi. Radio 101. Vess Motors, Toyota un Otstas.lv piedāvā 101. Rūts. Rūts. Kāds pēdējais rūciena sprints, es pat teiktu. Esam forši parunājušies šodien, esam tikuši pie dāvanu kārtas no Vess Motors Toyota. Un ir iespēja pašiem, starp citu, arī pielikt roku tam, lai Latvijā tā
labi, kvalitatīvi un kārtīgi notikt viens riktīgi liels rallija pasākums, jeb šo Eiropas rallija čempionāta otrais posms rallijas Liepāja Ventspils. Starp citu šobrīd tieši jau tūlīt jau spērs vaļā jaunā šī Eiropas rallija čempionāta formāta pirmo posmu, kurš notiks Austrijā, cik esmu dzirdējis, nezinu vai taisnība, bet esmu dzirdējis, ka pausu galam, ka pats Raimonds Strokšs arī ir devies uz Austriju, lai tad, klātienē redzētu, kā tad šis te ziemas posms Eiropas čempionāta pirmais posms notiek Austrijā, un tad steigšu braukt mājās, organizēt visu tālāk, tā teikt, jaunās zināšanas iegūtās, likt uzreiz lietā. Bet ne par to stāsts par ralliju Liepāja Ventspils brīvprātīgo darbu, redz, ir pietiekami daudz cilvēku pasaulē, starp citu jau diezgan regulāra praksa, kad uz šī tik lieliem pasākumiem neiztikt bez darba rokām un bez brīvprātīgām rokām netik. Un tā iespēja ir vienkārši ļoti, ļoti lieliski. Es uzskatu, ka viens no tiem ieguvumiem lielākais ir tas, ka tu vari būt pašā notikuma epicentrā, tā teikt, ņemt dalību FIA Eiropas rallija čempionāta otrajā posmā rallijā Liepāja Ventspils. Un tā galu galā ir starptautiska pieredze, tie ir jauni kontakti, tie ir aizraujoši iespējas. Es domāju, ka pēc šīm sacensībām ir skaidrs, ka noteikti arī tiks sagādāts kāds certifikāts par šo te darbu, un kas zina, varbūt tieši tu arī turpmāk saistīs savu dzīvi ar ralliju organizēšanu, vai kas zina, varbūt pat ar braukšanu rallijā, tā teikt, tad to īsto garšu noķert no tās virtuves, tas man šķiet ir tas, kas vajadzīgs. Atceramies to, ka brīvprātīgais darbs, protams, nav izklaide, bet tas ir nopietnas darbs, kur, grūtēji pirmā kārtām ar tevi rēķināsies visi šajā projektā iesaistītie cilvēki. Tāpēc izvērtē rūpīgi un atbildīgi, cik laika un dienas es gatavs veltīt šī pasākuma tapšanā. Pasākums, kā zināms, jau pēc nepilnām 30 dienām, tātad pēc nepilna mēneša, 1., 2. un 3. februārī, tā teikt, ir Liepājā un Ventspilī rūks Eiropas rallija čempionāts. Pilnīgi jauns pasākums, vēl nebijuša mēroga pasākums Latvijas teritorijā. Starp citu, amatu vakances šim te brīvprātīgajam darbam rallijā ir kopā 94, un daži no šiem piemēriem ir šādi. Piemēram, Egon, tu varētu kļūt par Eurosport filmēšanas grupas asistentu. Tu iedomājies, kas ir Eurosport? Tas ir vispār, viņi ir monstri, un ir filmēšanas grupa, un tie cilvēki noteikti arī ļoti spēcīgi savā darbiņā, un tad kļūstot par Eiropas es teiktu, lielākā sporta kanāla Eurosport filmēšanas grupas asistenti, es domāju, tur var dabūt tādas lietas ārā. Man šķiet, pieredze būs tāda, ka ja tu pieteiktos šai vakansei un nebūtu tāds brīvprātīgo darbs, diez vai tev paņemt. Vai ne? Un tagad dod tādu iespēju. Piemēram, servisu parka koordinātora asistents. Ja? Cilvēkiem, kuram ar koordinēšanu un darba organizēšanu spējām viss ir uz priekšu. Tur būs iespēja krūtākos džekus Eiropā uzrunāt. Iedomājies, piemēram, Jānis Kopeicis, piemēram. Tu būsi šefs viņam. Jā, tu viņiem būs savā ziņā šefs, jo tu teiksi šiem te lielajiem sportistiem ar lielajiem uzvārdiem, kur viņiem ir jābrauc, kas viņiem ir jādara. Es nezinu, tur labāk iespēja man šeit vispār nevar izdomāt. Un tāpat tur arī kārtības uzraugi un skatu punktu koordinātoru asistenti. Vienmēr sakot, tās iespējas ir daudz un dažādas, un kas jums galvenais jāzina, ja jūs gribat kļūt par brīvprātīgo rallijā Liepāja Ventspils Eiropas čempionāta posmā, tad noteikti ejiet uz mājaslapu, tur meklējiet veidlapu, pieteikumu veidlapu, un šī mājaslapa ir www.lvrally.com, kā teica Argots, jebšu lvrally.com. Un papildus jautājums varat rakstīt e-pastu brīvprātīgais@lvrally.com. Tā kā mīļie uz priekšu ir tāda lieliski iespēja jums dot. Bet ja mēs runājam par ralliju sākām runāt, tad viens tāds šobrīd jau notiek, starp citu, es nezinu, Egon, vai tu pēdējos gados esi pamanījis, bet šajā te ziemīgajā laikā dažs labs brauc pa ļoti karstām tūkstneša smiltīm. Un parasti tas bija Dakāras rallijs, kurš arī notika Afrikā. Šoreiz ir savādāk. To sauc par Afrika ekoreis. Tiesa gan ar to eko, man vēl tur tādas domstarpības ir, jo tomēr džeki tērē degvielu. Bet sauc to par eko. Bet tas, kurš var tiešām likt roku uz sirds un pateikt, ka ir eko, tie ir mūsējie. Atkal, iedomājies, mūsēji izceļās. Un tie neviens cits kā Māris Okāns un Uldis Dzenis, jo viņi ir aizbraukuši ar Oskaru uz turienu, un starp citu viņiem iet diezgan labi. Oskars, zaļais Oskars. Jā, tieši tā. Attiecīgi, jātur īkšķi, ka viņiem izdosies šis pasākums mērķis, bijis top 20, bet izskatās, ka varētu pat labāk sanākt. Un pavisam drīz arī sagaidīsim īsto Dakāras ralliju, kas starp citu interesanti, Egon, Dakāras rallija savukārt notiek Dienvidamerikā, bet pa Dakāru šobrīd brauc, cita
rallija nosaukumā. Nu, tad man tur kaut kas visajūtas visiem tiem bezceļu braucējiem katrā gadījumā, lai izdodās mūsējiem tur ārpasaulē, nu, ir jau smagi, nav baigi vienkārši tur pabraukt. Bet neviens jau neteica, ka būs vienkārši. Jā, bet tieši tas jau man šķiet tas interesantākais ir tur tajā tūkstnesī. Vai jebkurā sporta veidā? Jebkurā sporta veidā. Tieši tā, kā jau minēja Austrijas ERC rallijas, tas jau notiek šobrīd. Tāpat, starp citu, ir plānā tādas sacensības šajā nedēļas nogalē visiem, kā jau starp citu raidījuma sākumā es jau pieminēju, visiem standarta automobīļu īpašniekiem, tātad nevis tiem, kuriem tie sporta vāģi tur stāv šķunīti un gatavi startam nekādās sacensībās, bet ziemas autosprinta Smiltene 2013. Trešais posms jau notiek jau šo svētdienu, 6. janvārī, sporta kompleksā Tepers, Smiltenē. Un, lai neizplūst garās runās, skaidrs ir viens. Aizņemamies mašīnu, braucam ar savu mašīnu, braucam daudzi cilvēki, bet ar vienu mašīnu arī nav problēma. To varot, kā es dzirdēju, nokārtot. Galvenais ir viens, zināt, kur un kad tas notiek. To es jums pateicu, tātad svētdien, sporta kompleksā Tepers. Pārējo informāciju jūs varat meklēt mājaslapā ziemeļlatvija.lv, tātad Ziemeļlatvija. Bet pēc pavisam neilga brīža, kas no šī, es pat atļaušos paskatīties šobrīd kalendārā, lai nesamanītos, jā, tik tiešām nepilnas 2,5 nedēļas notiks rallijas un rallijas pēc Alūksne 2013, un tur nu ir svaigākā ziņa, mīļie. Ātrākā vienas piedziņas ekipāža rallija sprintā un rallija Alūksne 2013 saņems 1000 eiro balvu. Tu vispār ieklausies, Egon, tas nav viens labs iemesls, kāpēc tev sāk nodarboties ar autosportu. 1000 eiro! Reāli arī iegūt uzreiz to balvu, protams, ja es tagad sāku nodarboties. Par ko vispār ir runa, vai ne? 1000 eiro tiem, kur ar vienas piedziņas tātad sporta automašīna būs visātrākie šajā klasē. Es varu vēl ielikt modrā asi mierīgi. Mierīgi, tikai, protams, tev nepielaidīs pie tām. Bet tas nekas, es tev izstāstīšu vispār tiem mačiem, ja? Okay. Jebkurā gadījumā jau, cik saprotu, tad pieteikumiem vēl ir kaut kur apmēram nedēļa, ja? Šīs būs atklājošās sacensības šo sezonu, tad nepalaižam garām. Mēs vēl noteikti par to runāsim tieši pirms pašām sacensībām, gan ar Gati Cimdiņu, kas ir rallija un rallijas sprintā Alūksne 2013 organizators, gan arī ar diviem, es pat teiktu, diezgan daudzsološiem un jauniem sportistiem, kuriem ir zināms sakars ar ļoti tādu nopietnu kompāniju kā ASRT komandu, bet par to tuvāk rallijam. Tas no manis arī šovakar viss. Lai jums labi rūts un jau nākamnedēļ kopā ar senioru būsim šeit pat šai pašā laikā. Atā!